pie Avotu ielas, Smilšu iela kādreiz satikās ar Kārļa ielu, vēlāko Romānovku. Te satikās arī divas Rīgas – dzejnieku, mākslinieku, aktieru Rīga ar strādnieku Rīgu, un šo tikšanās vietu iezīmēja varenais Romānovu bazārs. Tas ir viens no kooperācijas paraugiem, jo faktiski tur ir 3 ēkas, kas apvienojušies zem viena arhitekta, kaut ir dažādi īpašnieki. Pie Birznieka upes jau tas bija Džona Taubes, pa vidu ir Eižena Laubes, paša arhitekta, kas projektē visu to pasāžu ēka, un pie Avotu ielas ir Heinricha Berga tirgotāja būvēta māja. Ēka arī interesanti ar to, ka kādreiz te bija slavenais Olimpijas banka, kas bankrotēja, vēl atceras daudzi, kas zaudēja naudu. Savā laikā uz Avotu ielas stūra, otra stāva, Avotu un Vaļčprieša stūram, atradas kinoteātrs Ilūzions, kas pastāvēja te kopš māju uzbūvēja. Un tas ir viens no retajiem gadījumiem, kur kinoteātrs atrodas otrā stāva virs veikala telpam. Vaļčprieša iela 61 mēs redzam ļoti skaistu fasādi, Donberga veidota, eklektiska stila. Šī māja piederēja Teterim, tirgotājam, un Teterim gruntsgabals izgāja arī uz Gertrūdas ielu. Un 8. gada viņš Gertrūdas iela 60 pasūtīja šo māju, kas tagad atrodas Vaļčprieša 61. Uz šīs fasādes mēs varam redzēt visu mitoloģiju, visus dievus. Tur var redzēt Zevsu, Diānu, Merkuri un citus dievus. Var redzēt arī skulptūras amatnieka un mākslas simbolus. Šī ēka labi restaurēta, saglabāti durvis. Neoklasicizms ar jūgendu tāds maisījums. Un viena no Krašņakam ēkam šī posmā. Iebraucu uz kinostudiju ar trolejbusu. Parasti satiku Uldu Stabulnieku. Tad es bieži redzēju Ilzi Bindi. Bieži arī satiku jaunas teātra aktierus, kur dzīvoja, bet tas viss likās ļoti pašsaprotam. Tas manī neizraisīja absolūti nekādas emocijas. Tāpat kā tās mūžīgās rindas, kurām garām bija jāiet, un es nekad nestāvēju rindās, jo man vispār neko tad nevajadzēja. Mēs trepu telpā klausījāmies Igora Siliņa gitāru, un mēs bijām noteikti vairākas meitenes salasījušās trepu telpā, un tad tas ir tāds pusauģisks smaigošanās laiks liftā, kurš bija ļoti skaists, ar spoguļiem un skaistām atveramām durvīm. Es atceros to, kā koridorā stāvēja tēvs ar žagaru, nelaida mani ārā, jo es biju uzvilkusi kaut kāds īstas bruņas, un man vecāki neļāva skolas laikā staigāt visiem bruņķiem. Un viss skaistākais bija, es atceros šeit Vaļčplēša ielā, kad mans tēvs iet zem, kad viņu atnāca draugi. Un manuprāt, ka to ir piedzīvojis gan Kārlis Plāms, gan Gunārs Zemgals. Tad viņš no tās viesistabas sauca, Iloniņa atnāca paspēlēt klavierītes. Un mans tēvs, viņš bija cilvēks, kam ļoti patika dzīvot, tāpēc viņu no partijas izslēdza jau 70. gados. Un viņš bija tas, kas atved uz Rīgu lielo panorāmas ratu. Viņš bija kultūras un atpūtas parka direktors. Pēc tam viņš kļuva par kultūras darbinieku, tehniku direktoru, kas tagad ir kultūras koledža, un tur viņš sapazinās ar Munterkundzi. Un, protams, kad uzreiz man tā iepriekšēja klavieru skolotāja, viņa zaudēja vērtību, tur šaubu nebija. Man bija jāiet pie Munterkundzes. Tad vienreiz gadā viņa rīkoja vecākiem eksāmeni, kurā viņa rādīja, kā bērni spēlē. Viņa mūs cienāja tad ar marcipānu zemenēm, kuras mēs vispār nekad vēl nebijām ēduši. Ar saldumu kokteili, kas bija kaut kas tāds vienreizējs, jo arī saldējumu kokteili mēs it kā tā īsti nepazinām. Ja? Tā bija tāda, pavisam tāda ļoti smalka ciemošanās. Tajā brīdī Munterkungs sēdēja pie rakstām galda, palākā uzvalkā, un ar Munterkundzi franču valodā apsprieda bērnu muzikālos veikumus. Mans vecais tēvs bija atbraucis no laukiem. Viņš bija kolhoznieks. Viņš nodzīvoja 104 gadus. Lai viņš šeit Vaļčplēša ielā nejustos tik vientulīgi un zem tādas ļoti tādas ļoti stingras rokas, kāda bija mana vecāmama, viņš pina groziņus un nesa viņus uz centrālu tirgu pārdot. Un atpakaļ nākot, viņš vienmēr kādu mēriņu iedzēra. Bet mans vecais tēvs,
nodzīvoja 104 gadus. Īsti pirms nāves viņam piešķīra Lāčplēša ordeni, jo viņš bija viens no pēdējiem dzīviem palikušajiem Latvijas brīvības cīnītājiem. Tā kā viņu uz Sibīriju neizved tikai tāpēc, ka mans tēvs bija dienējis Krievu armijā. Kas ir traki, ja? Ka viss ir bijis vienā mājā, viss ir bijis vienā pat dzīvoklī, viss. Te ir Lāčplēša 68 ēka, uz kura frontona redzam saimnieka uzvārds, kas attevots kā Kalna Briedis, jo šo māju savā laika 13. gada pasūtīja Izidors Hiršberg, tulkojuma Kalna Briedis. Faktiski tā ir viena no retiem Bernharda Biļenšteina celtajām ēkām Rīgam. Blakus Lāčplēša iela 62, 66 mēs redzam it kā vienu lielu māju, bet faktiski tur ir divas ēkas. Un katra ēka ir savs arhitekts, un gadu starpība ir apmēram 10 gadus. Jo 1901. gada būvēta ēka, kas vairāk uz Marijas ielu pusi, pēc arhitekta Pekšina projekta, bet 10. gada arhitekts Augsnieks veidoja piebūve uz Avotu ielu pusi. Un mēs šodien nevaram atšķirt vienu no otru. Lāčplēša iela 60. Arī ļoti savdabīga fasāde. Faktiski viņa atgādina tādu koloniālu gotikas stila celtu ēku. Ja 5. gada arhitekts Ševs un Šefers uzceļot šo māju pēc vācu sieviešu, Rīgas sieviešu biedrības pasūtījuma, pirmajā stāvā var redzēt plaši logi, kur bija paredzēt klases, jo biedrība nodarbojas ar to, ka viņa nodarbināja jaunavas no sliktām ģimenēm vai nelabvēlīgām ģimenēm, vai bāreņus un mācīja bērnus amatniecībai. Viena no funkcijām, kurai būvēt šī māja, tas ir veco ļaužu pansionāts. 3 stāvi ir nelielas istabiņas, kas grupējas gar ielu. Un, protams, mēs redzam ļoti skaisti vārti, kas bija veduši uz dārzu, kur arī attiecīgi veci ļaudis varēja pastaigāt, pasēdēt un baudīt dabu. Šajā kvartālā viena otrai pretī atrodas divas interesantas, gandrīz 200 gadu vecas koka ēkas. Aiz 58. nama paraugu fasādes reiz bija fabrika, kur ražoja elegantus kungu spieķus, bet 55. namā darbojas Rīgas Lietišķās mākslas koledžas tēlnieki, keramiķi un metāla kalēji. Šī ir vienīgā un unikāla ar to māju, ka viņa ir uzreiz celta kā skolas māja. Skola te ir bijis vienmēr no 1820. gada. Un unikāli vēl ar to, ka reizē te ir bijuši arī gan skolas māja, gan arī skolotāju dzīvokļi. Liels nopelns vispār, lai tā māja turpinātu savu dzīvi. Ir arī Zaigai Gailei, kas sadarbībā ar organizāciju Eiropa Nostra, Dāņu princis, ir šīs Eiropas lielās organizācijas prezidents. Un šeit ir saglabājies plakāts, mums bija konferences, kurā piedalījās arī Dānijas princis. Tas notika 2001. gadā, kad mums bija viesi. Un šeit jau ir tas Zaigas Gailes projekts. Mēs ceram, ka radīsies līdzekļi valstī aizvien vairāk un ka varēs tiešām šo vislielāko koku celt un atjaunot. Garums viņai ir 40 metri, platums ir 12 metri. Tā doma jau ir ļoti skaista, tālējot, ka Šķūnīšu vietā varētu arī izveidoties, turpināties koka darbnīcas, kur varētu apmācīt pat koku ēku restauratorus. Mēs te vasarā ieguvām vēl 2 labas vietas, kas, es domāju, tikai Lāčplēša ielai nāk par labu. Mēs ieguvām tējas namiņu, kas bija palicis pāri arī no 19. gadsimta beigām. Viņš atradās Elizabetes ielā pretī Vērmaņdārzam. Skolnieki taisa diplomdarbus, kā ārā paliek silts, tad viņi labprāt sēž uz lievenīšu un slīpē vāzes un ko tik tur visu nedara. Un vispār šis pagalms ir skolai ļoti izdevīgs, jo tā vide rosina radošam darbā. Lāčplēša iela
52, 54. Ļoti impozanta fasāde. Faktiski viņa atgādina kaut kādu austrumu, tādu mauritāņu stilu celto ēku, kas apvieno sevi milzīgu teritoriju. Un šo ēku projektēja arhitekts Auksnis 11. gada, un tas ir pārsteidzoši, jo faktiski priekš Aukšņa tas ir vairāk Pāvila Mandeštampam raksturīgs tāda fasāde. Un šo ēku ar lielu pagalmu, ar vairākam ēkam pagalmā, dzīvojamam, plašam istabam, gaišam, izprojektēs un izdomājas pēc Berlīnas parašas krāsotāju amatmeistars Eduards Rozīte. Ļoti daudz rīdzinieki atceras vēl kinoteātris Vašpresis, a pirms tam bija kinoteātris Grand Kino, kas arī 12. gada jau atklāts. Tas piederēja, protams, tādam Jemiļānovam, ļoti pazīstamam vairāk kinoteātru īpašniekam. Jemiļānova meita tepat sēdēja kase. Šī kinoteātra bija arī tāda kafejnīca. Tur tagad, kad žino kaut kāda izvietojas, bet šī kafejnīca vēl, es atceros, vēl 60. gados spēlēja orķestris. 20. un 30. gados mākslinieki mīlēja kaut kā vienkopus vēl būt. Dzīvoja šai mājā jau ģedercēlijās, dzīvoja Džons Liepiņš, Jānis Liepiņš, saukt Džons, un bija dzīvojuši Niklaus Strunke, bija dzīvojis Plase, pašā sākuma periodā Tone, Uvāns un Jākaps Kazāks. Un šeit bija notikusi pēc pirmās ekspresionistu izstādes, kas bija ļoti traka un izsauca veselu sensāciju Rīgas sabiedrībā un satraukumu zinām. Bija te notikusi liela ballīte un, tā sakot, runāja par kādām šņabļu kastēm, kas bija nestas. Tad vēl valdīja, zinām, bohēma. Vēlāk jau tas pamazām tā izsīk un nebija. Mēs ienācām Jāņa Kugas, profesora Jāņa Kugas dzīvoklī. Kuga bija uzcēlis jau savu māju un darbnīcu Ikšķilē. Kuga nebija maksājis veselu gadu par dzīvokli un viņš atstāja vienu savu darbu un vienu vecmeistaru glezni. Augšējie logi 5. stāvā mēs dzīvojam, un tie 3 logi, tas ir virtuves logs. Tai mazā istabiņā vēlākus gadus Valentīnas Skulma dzīvoja, un tas lielais logs, tur mēs visi vācu laikā, mēs visi gulējām vienā istabā, jo centrāla apkura nebija, un tad tika ierīkots tā saucamās Godmaņa krāsnīcas. Un manai mātei, pelniecei Martai Skulmai, bija darbnīca, iziet uz ielas pusi, 20 kvadrātmetri liela istaba. Mājas saimnieks bija krāsu rūpnieks Eduards Rozītis. Tā bija krāsu fabrika. Šeit viņa atrodas, šī ķieģeļa māja sētā, un krāsu veikals bija. Tas nebija saimnieks uzpūtīgs. Viņš bija īsts darba rūķis. Man šķiet, ka viņš bija arī Latviešu darba kameras priekšsēdētājs savā laikā. Un Rozīša kundze auda. Viņai bija milzīgas stelles mājās. Dažkārt es tur biju bērnu viesībās tādās. Un viņa auda pēc Jūlijas Traumas metiem un pēc Madernieka metiem. Rozīšiem bija tādā lielā vienkāršībā koka māja. Aiz vienas mājas tālāk bija koka māja, un tai koka mājā bija viņa govs turēja. Un mēs tur ņēmām pienu. Jā, aizsūtīja uz Sibiriju Rozīšu, un tā viņa tur Sibirijā mira. Un arī vienu dēlu izsūtīja, Rūsiņu. Otrs dēls, Vidvuds, palika. Un tam savukārt ģimenē mākslinieks dēls Rūsiņš Rozīt, kurš diezgan agri mira. Šai mājā, kur bija tā krāsu fabriciņa, tur dzīvoja sētnieks. Sētnieks bija viena nopietna figūra tajā laikā. Sētniece mazgāja trepes, tas bija katru piekdienu, un piekdienās tādēļ, ka mājā ļoti daudz ebreju dzīvoja visās šais mājās. Un tāpēc piekdienas, nevis sestdienas bija tās tīramās dienas. Te dzīvoja arī Alberts Prande, mākslinieks un dekorators un ilustrators.
un mākslas teorētiķis, un viņa meita Rasma Prande. Tā bija man liela draudzene, un tad mēs tā kā bērni te spēlējamies. Un tad priekš mums bija interesanti, kad bija ebrejiem būdiņas svētki. Tad šeit sētās atcēla būdiņas, un tur notika tādas mistiskas priekš mums. Tas likās kaut kas ļoti noslēpmains, un mēs gribējām palūrēt, kas tur ir un tā. Un tas skaistais bija, kas patiesībā Latvijas laiku ļoti raksturo. Tāds nedaudz sajaukums, tāds valodu piejaukums tai pašai mūsu latviešu valodai. Bija, kas runāja ar tādu vācu akcentu, bija, kas runāja ar poļu akcentu, krievu un ebreju, jo ebreju iela, Marijas iela bija, tur bija ebreju veikali ļoti daudz. Un bija tāds šarms tai latviešu valodai, viss šī tā saucamā tāda piešprice no citas valodas, no citas nacionalitātes. Visām pēckara paudzēm šis Lāčplieša ielas posms ir labi pazīstams. Te atradās poligrāfiķu klubs, kur dejoja Dzirkstīte un Liesma, tika dibināts Rīgas fotoklubs un darbojās leģendārās poligrāfiķu diskotēkas. 37. namā atradās Ļeņina Komjaunatnes valsts jaunatnes teātris, kur dzīvoja lieliskais Karlsons un Pepija, bet visa zāles simtiem reižu dziedāja dziesmas ar Čaka vārdiem izrādē spēlē Spēlmani. Tagad no tā visa palikušas tikai atmiņas, taču Lāčplieša iela ieguvusi Čaka memoriālo muzeju. Šī eka bija izbūvēta pagājušā gadsimta sākumā, 13. gada, pēc Eižena Laube projekta. Šo māju izbūvēja, mūsdienas valoda, varam teikt, ka būvniecējs, liels būvniecējs Jānis Romans. Un šī māja piederēja Romana dzimtei, un pieder līdz šim pašam brīdim. Es arī esmu līdzīpašnieks, es neesmu no šīs dzimtes, bet tas sanāk, kā esmu saistīts. Nes pats, bet mūsu dzimta saistīts ar Romānu dzimtu. Mans vectēvs dzīvoja Jaunzēlandē kopā ar Romanas dzimtu, blakus, tāpēc, ka viņi bija tur trimda. Šī māja atrodas ļoti izdevīga vieta, ir divas centrālas ielas, Lāčplieša un Čakas stūris, un platība arī ir liela. Viņš bija uzbūvēts kā īres nams, liels īres nams. Pirmā stāvā bija daudz veikalas, 12 veikali tad bija, šobrīd drusciņi mazāk. Mūsu māja dzīvoja Aleksandrs Čaks šeit, tepat, 3. stāvā. 4 logi, kur ir 3. stāvā, tas ir Čaka dzīvoklis. Mēs visi līdzīpašnieki bijām uzreiz gatavi izirēt Rīgas domiešu šis dzīvoklis, lai izveidot šo muzeju. Čakam atkal ir tāds rīdznieka gars, un man liekas, ka, mēs runājam par dzēju un par Rīgu, tad tas ir tikai viens vārds – Aleksandrs Čaks, es tā uzskatu vismaz. Ilgus gadus šis bija Rakstnieku savienības komunālais dzīvoklis, kurā parasti pulcējās arī daudz viesu. Par omulību un mājīgumu šajās radošajās sanākšanās esot rūpējusies Čaka radiniece Emīlija Brieškalne. Viņa vārījusi jēras upu, cepusi smilšu kūku un pašiem uzticamākajiem devusi grāmatas no Čaka grāmatu plaukta. Paies laiks un varbūt rīt no rīta, roku skūpstot vēl man labāk kļūs, jo man sirds it kā nosmalkā cita, bet tās saburzās ne asilūs. Lāčplieša iela 36 un 38, divas atšķirīgas arhitektūras stili. Vienu mēs redzam pat tiroliešu pīpe, tur ir nimfas, tur ir satīri, kas sēž meža un par visu, ko apspriež un blakus. Māja, kur rakstīts apdrošināšanā, tā ir kādreiz būvēta viena no dārgākiem projektiem Rīgas strādnieku slimo kases ēka. To būvēja pēc arhitekta Kārļa Bikšas projekta no 37. līdz 39. gadam. Ēka sadardzināja kas, protams, iekšējais iekārtojums, jo te bija viss modernāka ventilācija. Protams, modernāka pēc zviedru parauga apkure. Tad bija dziedniecības vannas, duņu vannas, pagraba ierīkots. Kopumā šīs projekts izmaksāja 750 000 vatu. Mūsdienu tas var būt pār pa 1 000 000 vatu, ja rēķināt. Un visu to pārsvaru finansēja valsts. Viena no izkoptākajiem
konstruktivismu stila celtniem, Lačplieša iela un vispār Rīgā. Tas ir Kāra un Bethe arhitektūras birojas 31. gada projektēta grāmatu rūpniecības arodu savienības biroja un dzīvojama ēka Lačplieša iela 41-43. 4. 6. stāva bija 2-3 istabu dzīvokļi, un Bēniņos bija izbūvēta pat liela terase pa visu jumtu, kur varēja sauļoties, jo toreiz bija pieņemts saules vannas uz jumta un pēc Berlīnas tāda principa. Bija Lačplieša ielā tas bruģis, un man patīk, ka nāca jau pārbrauc Čaka ielai, tajā laikā Suvorova ielai, līdz turienei bija asfalts, ja? Kad nāca Čaka ielai pa to bruģi, tas mašīnas tā 41. gada 27. janvārī ar Tolstoja zelta atslēdziņas izrādi Valsts jaunatnes teātris sāka savu darbu. Vēsturiski es atceros, ka Uldis Pūcīs iesadēja Sunciem zēnus, un Šapīro teica, ka bija tāds novatorisks piegājiens. Uldis saka, uz skatuves nebūs Sunciem zēns. Kur Šapīro saka, kur spēlē? Uldis jau izskaties, un saka, nē, mēs te pagalmā spēlēsim. Un Ragavas iet taka pa Balkānu kalniem. Tu skaties tikai... Kas tik nenotiek šajā režisora Ulda Pūcīša inscenētajā izrādē Valsts jaunatnes teātra pagalmā? Atcerieties, īstu lauku māju atveda, īsti dzīvnieks skraida. Varbūt arī laimes lācis būs īsts. Šapīro bija 3. stāvā, bija galvenam režisoram kabinets. Te bija direktora vietnieks, bija tālāk augšā beidzamā stāvā, tur jau bija dzīvokļi, un 4. stāvā tur bija šūšanas darbnīca un Freibergam, Andrim Freibergam, tur, kur tas restotais loks, ja tālāk drusciņi, tur bija Andrim Freibergam mākslinieku darbnīca, kad sargs lejā, kā noslēgts teātrī pēc 12 netiek iekšā. Tad mums bija noliktas tur tādas trepas, tad mēs kāpām uz tā balkonu, no tā balkona, tu iedomājies, mēs lecām uz tā jumta virsū. Tā bija uzlikts trepas, un tad mēs pa to logu kāpām iekšā. Arī pat cik bija 2 trupas, krievu un latvieši, diezgan ilgus laikus es pat nodzīvoju. Man bija pat dzīvoklis, bija ģimene, ka es kopā dzīvoju, kas tagad skaitījās, ir agrāk, kad bija Baptistu baznīca, tas bija bīskapa dzīvoklis, kur es tik pēc tam uzzināju, ka es esmu bīskapa dzīvoklī dzīvojis. Vēl tajā laikā arī zem skatuves bija tā lielā vanna, jo viņi tos bērnus zem ūdens, kur liek apakšā. Ja tu padomā, kā arī tā sajūta, ja ka teātrī, jo man bija daudz cilvēki arī, es domāju, kāpēc viņi nenāca uz izrādēm, kas bija tajā laikā, kas bija Baptisti, ja, konsekventi nenāca, lai arī bija taču labas izrādes. Labdien, saku visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Šajā brīdī pulkstenam 15:12 minūtēs ar jums sasveicinās es Ingūne Ķīkute. Latvijas Baptistu draudzes Savienības nāmu atguva 1992. gadā. Bija pagājuši 60 gadi kopš nama pamatakmens ielikšanas Lačplieša ielas Malkas placī. Arhitektu Glazenapa un Aleksejeva projekts bija tam laikam unikāls. Savu pirmo dievkalpojumu semināra draudze noturēja vēl Pusgatavā baznīcā 1934. gada Pūpolsvētdienā. Šis nams grieztu pārsegums un arī, kur mēs stāvam uz lejas halli monolītā betonā. Tas viss ir veidots baznīcas būvniecībā. Tas ir unikāls gadījums ir. Bet, ja runājam par atklāšanu, 36. gada rudenī, pirmo reizi mikrofons bija un pastiprinātājs, jo lejas halle bija pilna ļaudīm, šeit sanākt nevarēja tajā reizē, un apakšā skanēja caur pastiprinātēm, viņi varēja klausīties dievkalpojumu norisi. Padomu gados esam zaudējuši zelmeņus, kolonu veidojumus. Mums šī priekšas telpa bija izteikti diža, skaista, klasikā veidota. Tas skaistais arhitektoniskais veidojums, tas ir zudis. Galdniecība. Šitais uzraksts vēl ir saglabājies no vecajiem laikiem galdniecība iekšā. Un
tad iesim pie mūsu slavenā. Načurp slavenais. Vienīgais, kas no teātra ir palicis, ir šitā. Šī darbnīca. Šī darbnīca Nosjurs ir palicis. Nē, man jau arī tie puiši, kas ir strādājuši tajā laikā. Šeit bija arī izeja patiešā uz skatuves šeit. Tā kā tur tagad baznīca ir, tagad vairs tur netiek cauri. Tas ir skaistākais teātris, mīļākais teātris, man jaunas teātris, protams. Un tagad es ar jaunā Rīgas teātri, viņš jau nav slikts. Tev Liepiņa Edgars, kur tev fotogrāfija atstājas. Sprits uztups, jā, ar visu autogrāfs man veltīts. Kad Tildu spēlēja, tad es kā alpinists viņam viss virvis salika kādreiz uz skatos, un viņš bez manis it kā negāja uz skatos, tikai tāpēc, ka nebija, ja kādreiz Juris nebija, tad viņš saka, es neiešu uz skatos. Man Juris pārbauda tās virvis. Ja. Šajā mazā skatuvē bija tādas lietas taisītas, būvētas un skaistas un vienreizējas dekorācijas, un toreiz nebija tāda materiāla, to visi darīja paši savām rokām un baigi skaisti. Tagad jau ir daudz, ko ir tā. Materiāli daudz, viss kaut kas, bet sirds šeit. Bet tu nekā nevar darīt, laiks iet uz priekšu. Pēc 2 nedēļām stāsts par Lāčplēša ielas 3. posmu, no Avotu ielas līdz Salu tiltam.